laikā pievērsās pie atkritumu savākšanai un apsekošanai skolas teritorijā. Pirmdien mēs apsekojām skolas teritoriju, lai noskaidrotu, cik skolā pavisam ir atkritumu konteineri. Mēs saskaitījām, ka pavisam ir 2 lielie konteineri un 10 mazās miskastes. 7 miskastes ir labā stāvoklī, bet 5 vajadzētu atjaunot Pēc mūsu ieskatiem un aptaujojot skolas personālu. pēc mūsu ieskatiem un aptaujojot skolas personālu, noskaidrojam, ka vēl vajadzētu 4 smukas miskastes. Mēs atspoguļojām skolas plānā ar zaļo krāsu. Skaļāk. Ar zaļo krāsu, kur miskastes ir, un dzelteno, Kuras ir labas, Jonatā? kuras ir labas, dzelteno, kuras vajadzētu atjaunot, bet ar sarkano vēl vajadzētu nostādīt. Otrdien mēs gatavojām konteineru maketus. Mēs izgatavojām šīs miskastes no sērkociņiem. Šeit ir mūsu paraugi. Un mēs vēl vēlētos, lai šīs miskastes būtu skolas apkārtnē. Jā, mēs apstaigājām centrā iedzīvotājs, prasīt, vai nav izlietotās baterijas un makulatūra. Mēs ar Amantu apgājām visu centru. Man palīdzēja Rainers no 6. klases. Mūsu aprēķini ir uz šī plakāta. Savāktās baterijas. Decembrī visas skolas savāca 199 baterijas, janvārī 502, bet 3. klase nedēļas laikā savāca 275 baterijas no 23. līdz 26. Aplaus! Jonathan, pacel to maisu! To maisu pacel gaisa. Arī parādīt, cik daudz. Smags. Mēs gribējām nosvērt, bet mums atteica virtuvē. Smags, jā. Neīstā laikā. Bet es ar Adriānu